Sveiki, draugi! Sveiki, Latvijas rakari! Sveiki, visi skatītāji! Atbraucu te es atkal uz to pašu vietu, kur es jau te biju. Šitajā galā es biju pirmajā reizē, kad zābakus piesmēlu. Kopsumā šitā ir trešā reize, bet, principā, var teikt, ka otrā. Pirmā neskaitās. Ātri mājās aizbraucu. Domāju, jāatbrauc vēl uz šito vietiņu un jāpieliek vai nu treknis punkts, vai nu komats šai vietai. Tā kā šoreiz man jāiet te gar šito te ceļa malu tur pa mežu. Vajadzētu būt vecajam ceļam it kā, bet tas vecais ceļš tur diezgan pazudis jau. Arī, ka no otras puses bija piebraucis. Mēģināšu atkal tikt pāri tam strautiņam. Šoreiz sausas zeķes ir līdzi. Un arī zābaki it kā ir. Tos gan neņemšu līdzi, centīšos pārkļūt tāpatās. Labi, tad jau būšu uz vietas, tad jau atkal ieslēgsimies. Tā, es esmu uz vietas. Redzams, arī kur pagrabs, arī kur aka. Šodien sāksim no akas. Pa ceļam satiku vēl vienu racēju. Kur rokās. Jau rokās aprunājāmies, viņš arī te esmu bijis. Cariskās monētas ir, bet Latvijas laika santīm nav. Tas tā dīvaini liekas. Labi. Paskatīsies, kas te notiek. Var jau būt, kad kāds to aku jau ir izpētījis. Katrā ziņā nevienu metāla gabalu. Katrā ziņā nekas nepielipa. Labi. Metīs mieru, taisīs to aku ciet. Un meklēs. Ar snaiperini šoreiz pastaigās te bišķi. Tas arī tur kaut kur vēl pīkstinās. Labi, metam mieru akai, sākam kaut ko darīt. Signāliņš tiešām bija labs, bet vajadzēja būt arī labam. Smuks sprādzīt. Misiņi sprādzīti, kaparāji, misiņi vienalga. Tālūk. Pirmais normālais atradums bija te visādi štruntiņi. Nekas tāds ievērības cienīgs nebija. Labi, meklējam vēl. Domāju, šitāds jāparāda vērķis. Kā tā kaut kādā bijis un kaut ko āķēt. Nezinu, kaut kādā saimnieciskā teritorijā esmu. Kas te vēl izlīda? Vēl izlīda papēdis kaut kāds. Un krējuma separatora tāds gabaliņš. Šitāds. Labi. Musarka kaut kā, bet vēl joprojām ceru, ka kādu santīmu, tiešām santīmu vai, labi, latu izvilkšu. Tāpēc roka tādus šaubīgus signālus. Te jau manīs. Labi. Meklējam vēl. Ar snaiperini it kā vajadzēja būt maziem, sīkiem priekšmetiem. Alien ārā šitādi te bleķi. Kaut kāds no velospēda dubļa aizsargs. Pirms tam buņģa, koncerbuņģa. Tur blakus. Visi signāli tie ap 30. Kuru diapazonā ir arī santīmi, tāpēc es arī viņus roku. Labi, vēl bišķi parakstēju. Domās, ko tālāk darīt. Labi. Šitādas čaulītes arī pagājušais atradu.
Un tāpat tās arī netīšām atradu tādu pudelīti. Tā. Labi, meklējam vēl kaut ko. Nu, šī tādu nebija vēl atradusi. Un arī necerēju šeit viņu atrast. 1935. gads. Reichsfeningi. Šitas točni kādam vācu kareivim ir pazaudējies. Nu labi, viena monēta šodien ir. Meklējam tālāk. Tā. Atnāca apakaļ līdz vakai. Tā, kur Soma bija atstājusi. Doma ir tāda, ka tagad jāliek lielā spola. Jāiet jāpameklē tas ceļš, kas te gāja garām. Nu, līdz tam strautiņam tur, un tur, principā, gar strautiņam vēl jāpastaigā, jāpaskatās. Varbūt kaut kas. Bet, nu, šeit, nu, pagrabā, protams, nelīdu, jo tur īsti nav ko darīt, es tā domāju. Vēl jau te varētu pastaigāt, bet, nu, man liekas, ka šai vietai tad ir punkts. Lai jau vietējie racēji te pastaigā vēl pameklē kaut ko. Vieta interesanta, bet, nu, atradumi, nu, nav. Nav daudz. Santiemus tā arī nevienu neatrada. Tas arī interesanti. Labi, mainam spoli, krāmējam somu un ejam tālāk. Šitādu ziedošu kociņu atradu. Negribu fokusēties, bet nu jā, smuks. To jau man mājās sieva mācēs pateikt, kas tas tāds ir. Nu jau kādu laiciņu ejam gar to strautu. Upīti mazo. Nu jau tā nu vairāk pievērš uzmanību briežiem. Brieži te ir, nu, ir pēdas, ir viss kas te ir, bet, nu, ragi nav. Vismaz pagaidām vēl nav medniekiem tornis. Te garš to te upīti. Nu, tāds iebraukāts ceļš no medniekiem. Vairāk šitie torņi te ir. Sēž uz vakti. Nu, ok, labi. Pastaigās te vēl. Nekā, nu, signālu praktiski nav. Tā jau manīs, varbūt vēl kaut ko atradīšu. Nu, signāls bija maksimālais, iespējamais 60. Bet nobrīnījos, kas tas. Bet tā ir monēta. Tā ir monēta. Nikolais pirmais droši vien. Viena kopeika. Iespējams, kas ir ribrom. Labi, tūlītās bišķi patīrīšana parādīšu vēlreiz. Tā, nu, šito otro vietu arī izstaigāju. Signāli te daudz, jo, nu, padomju laikos te ir cilvēki bijuši droši vien. Vēl vien ārā visādi bleķīši un konzervi un tā tālāk. Helikopters lido. Vot, un rakts arī te ir pamatīgi. Nu, bet divas monētas izraktā vietā arī labi. Tā kā tā, jā, nu, došos palēnām atpakaļ uz mašīnu.
Varbūt pa ceļam kaut ko atradīšu, te jau vēl parādīšu. Labi. Nu, viss šodienai pietiek. Nostaigāts jau ir stipri daudz un stipri ilgi. Rīt atkal viss maliņas sāpēs. Nu, nekā jau prātīgas, bet kaut kas jau ir. 3 monētiņas. Rādīju, sprādīti rādīju, uz pirkstiņu rādīju. Šitas kaut kāds struntiņš, nezinu, kas tas tāds ir. Kaut kas līdzīgs pogai. Un te veca podziņa. Nu, kaut kā tā. Par šito vietu te esmu šitai vietai pielicis punktu. Var arī vairs nebraukt uz šejieni. Jāmeklē vēl kādas vietas, ko papētīt. Ir viena bišķi tuvāk mājām. Nākamā reizē uz turieni aizbraukšu. Ja sanāks laika. Tagad jau atkal dārza visādi darbi. Nu, te jau manīs. Labi, lai visiem veicās. Rakstiet komentārus. Tik nerakstiet kaut kādas muļķības komentāros. Pagājušā reizē vienu muļķi dabūja nobloķēt. Bet, cilvēki jau ir visādi. Labi, lai visiem laba diena. Šodien pavasara pirmā diena, 20. marts. Tā kā visu labu līdz nākamajai reizei.